Čausies, sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens manā ikgadējā Jāņu vlogā. Man no vlogiem šobrīd bijusi neliela pauzīte kopš lieldienām, bet es nekādīgi nevarēju izlaist Jāņu vlogu, tā man liekas ir tradīcija, kur nemainās, un man ļoti patīk atspīties, un ceru, ka arī jums ir interesanti skatīties. Mums jau darba šodien noris pilnās parādi, zāļās teikt trimmerēts. No, kā iet? Tas ir galvenais ugunskura meistars. Un mans darbiņš, protams, kā jau katru gadu, čau, Daisy! Daisy! Kā jau katru gadu būs doties pēc Jāņu cēlēm, pēc Jāņu vainziņiem. Es gan pagaidīšu vēl, kad atbrauks man māsīca Anita, un cerams arī Elīze kaut kādā drīzumā būs. Tā kā ļoti ceru, ka visiem izdevās sirsnīgi, skaisti un lustīgi nojāņot un lecam iekšā mūsu Jāņu piedzīvojumā. Pēc, ka mums ir jaunākais līgotājs Vīnija, kas ir super jau izaugus kopš pēdējā vloga vai ne kopš lieldienām. Vīnī! Tev būs vainadziņš, Vīnī? Mamu, būs vainadziņš Vīnītei? Un tad Auriņa tikmēr atpūšās būrītī, ko Auru. Ka Auriņai ir vēl joprojām drusciņ saudzīgais režīms, jo viņa bija satraumējusi, dikti satraumējusi savu aizmugurējo kāju un celītāk viņai. Vairākus mēnešus bija riktīgais miera režīms, un tad tagad arī vēl bija šī mierīgāk Jāņa. Tev būs, vai ne, Auruk? Hello! Te visi sasveicinās! Hello! Čau! Tu netiec galā ar Vīniju? Ne? Nu, ierastā kompānija dodās pēc Jāņu zālēm. Kāds vēlams vainas ņem šogad? Es gribētu baltu ar zilu, bet es nezinu, vai rūdispuķis satikt. Es šogad pirmo reizi gribu rūdispuķis iepīt savā vainziņā, un es arī domāju, ka es pīšu rūdispuķis un jasmīnas varbūt. Kristīna, kas tev būs? Man šogad gribās tikai puķu vainogu, bez ozola? Bez ozola lapām, bez... Okay. Nu, redzēs, kas sanāks, jā. Un Dēvs mums kā vienmēr atbildēs par labiem drona kadriem, vai ne? Nu jā, nav vajag iefilmēt. Kā lauki katru gadu izskatās. Grozs ar madarām, protams, un tagad aizbrauksim līdz vienai mūsu rūdispuķu vietai, un arī margarītiņas, man liekas, kas iet pie Saulrieta kalniņa, bet no madaras, protams. Tā, savus rūdispuķus mēs atradām, bet baigi maz šogad, ne? Nav daudz, jā. Būs mazāk, vismaz ir palikušas. Jā, jau te ir rapsis sasauc, te vairs nav rūdz arī. Wow, paskaties. Mums bija divi vienā, atradām gan ļoti daudz rūdispuķus, gan arī mums bija fotosesija. Es uzlikšu pa kārtai no mums. No vienas vietas mums visām ir pilna. Ok, dodamies pīt vainadziņas, vai ne? Jā, un salāts taisīt. Jā, vēl cik! Tu teici, ka laicīgi celsies. Nopietni, tu teici, ka celsies 9. Mēs bijām tik ilgi rūdispuķēs, ka nokavējām pusdienas, un paskaties. Es tev paspēju izcept. Tie paspēja izcept, mamma. Mamma ir riktīgi foršu smuku pīrāgu ir izcepus ar ko? Ar gaļiņu? Ar gaļiņu. Ok, es ceros klāt. Jums ir viena tāda klasiska lieta Jāņos, kas vienmēr piebildās. Mēs sakam, ka mēs ēdīsim laicīgi. Nu, nezinu, ap 6, vai ne? Haha. Tā kā mans mīnējums, ka mēs šo ēdīsim 8. Mamma, cikos tu saki? Nu, neātrāk kā 9. No vien? Jā.
Kristīna, cikos tu saki, mēs ēdīsim vakariņas? Cik tagad ir? Tagad ir 3. Nu, 8, varbūt 9. Ok, tad mums ir 2 par šobrīd variants, apjautāšu vēl pārējos. Ejot garām, Elci, cikos mēs ēdīsim vakariņas tavuprāt? 6. Tas optimisms! Āni, cikos tu saki, mēs ēdīsim? Ok. 7. Šogad būs rekords. Tu esi arī optimista. 9 maksimums. Maksimums, ok. Tēt, cikos tu saki? Rīt. Ok, tā ir visordinālākā atbilde. Tā, mamma, kādu tu šogad pini vainadziņu? Kāds tavs smalks ir? Kas šitais tāds ir? Noziedējušās sniegrozes. Viņš ir noziedējuši? Jā, viņš taču zied. Ļoti smuks. Un tev raspodiņš arī iekšā. Ļoti smuks. Nu, man kā vienmēr vainadziņam ir tā problēma, ka sākums ir labs, un tu viņš paliek aizvien graduāli biezāks un biezāks un biezāks. Parād savā, jā? Tev arī tāda pati Viņš bišķiņ jāpagriež, un tad būs ok. Nu, tev ļoti smuks ir. Elcīt, parād savējo. Oi, tu Arī tāda ļoti Āna, ka smuks. nevar redzēt, bet ir ļoti Bet ir skaists. ļoti smuks. Krāsiņas kopā, viss kopā. Mēs būsim māsiņas krāsiņas, vai ne? Jā, tu manējās Bet es nemāku plānos smalkos vainadziņus, man vienmēr ir super biezie. Smuki? skaisti. Paldies. Paldies. Cik smuki ir? Pagājuši gadu tev Jā. Tev es pārprasīju. skaisti. Nu ļoti. Mamma. Kurš no kura noskatījās jums abām ļoti? Madara no manis noskatījās. Nē, es jau zinu, jo man ir zils outfits, jā? Nē, Madara man paprasīja, no kā es šogad Vau, taisīšu. smuki. Krīt gar zemi vienkārši pārspīlē. Wow, cik skaista vainadziņš Madara. Bet ne tik skaisti, lai krist ar zemi. Ja man ziedu vainadziņu patodās, nu, kaut cik jau ir liela prāts. Tad ar ozolu vainagiem, lai arī cik ļoti es praktizētu katru gadu, es tā stragloju. Un tad nabaga dāvim parasti ir pušķība vainagi. Tad, lai es saprastu, cik ļoti man neiet ar ozolu vainagiem, tad šeit ir viena daļa, un šeit nu patās atdalījās otra vainaga daļa. Dāvi, cik liels ir tavs optimisms par šo vainagu? Es vilkšu keponu. Nu, izskatās labāk nekā viņš ir. Jā, nu Madara tur arī tāds Te var redzēt. teica, kamēr taisīja to brīdi. Viss latviskos lamvārds, jā, dritvei kociņi. Vienkārši 3 reizes pāriets pāri, jo viņš man salūza tik daudzas reizes, bet, Kāds 5 kg. bet būs smuki, vai ne? Ļoti. Tā, te notiek vakariņu gatavošana aktīvi, jā? Jā. Tā, Ieva, tu teici 6 mēs ēdīsim, jā? Nē. Tu teici, Eli izteici, sorry, cik ir tagad jau? Vēl ir stunda laiks, mēs paspēsim. Ok, līdz 7, nu, gaļa vēl nav pat tuvu sākšanai. Es teicu 8 līdz 9. Tā, te ir kvinojas salāti, Ieva, ko tu tur taisi? Man būs tiramisu saldējā salāti. Ah. Tiramisu salāti. Tā, Inets, skatos, taisi konkurence manam rausulam, jā? Man ir gaļiņas, man ir mēlīši. Nu labi. Priekš bērniem gaļas. Jā, bērniem netiek. Bērniem netiek teikt, cik tas sastāvdaļas skaidrs. Es savējos vēl taisīšu, man vēl rindas kārtībā. Nu, tad, ja es nezinu vēl līdz 7 mums. Es nezinu, kur tu sanāks. Mūsu Jāņa ugunskurs ir paveikts. Elci, ko mēs šogad dedzināsim? Mēs dedzinām pērnā gada vainadziņas. Jā, redz, kur visu augšā. Tad mums ir vēl arī paparde, ozols, suņu burkšķi. Viss kaut kas skaists, lai ir arī smuki un arī ar kādu simbolisku nozīmi. Nu, Oma gāja garām un pateica, ka mums pietrūks košuma ugunskuram. Mums vēl kādu puķīti jāieliek. Jā, ieliksim. Tad Jasmīna?
Ieliksim. Nu, tagad mums ir apgreidotais variants, nedaudz košāks. Man liekas, tagad tiešām ir ķirsīts uz kūkas. Kādi komentāri? Ok. Kādi ir jūsu komentāri par ugunskura? Ew! Mammu? Nu, ir bišķiņ uzlabotais variants, bet vēl var piestrādāt. Eita, no šī auditorija ir ļoti prasīga šogad savākusies, ja? Nevar jau tā, jā, pātro, jā, ka tik ātrāk pieešanas. Tas tomēr ugunskurs. Man ir, zin kā, līdz 8. Mans likums bija uz 8 vakariņām. Cik tev bija? 9. Nu, Vēl tāpēc jau jāpiestrādā. datums izdomā darbus, ja? Un te notiek arī meiteņu gatavošanās process. Anit man tā tā. Kas te ir frizēta? Te ir, jā, kosmētika un frizēšanās un viss notiek. Nu, meitenes ir sāpucējušās. Man ir šī kviškompotiņš. Kas tev ir mugurā? Abercrombie & Fitch kleita Ok. un kovboja zābaki no Teksas. Man ir krokškājas. Elcī, kas tev ir? Man ir Stradivarius un Stradivarius. Nice, represent. Yeah. Tā kā es teicu, ka mēs ēdīsim 8 un ir 8:29, es teikšu, ka es uzvarēju. Nākamais teicu, ka 9 ēdīsim. Es teicu, starp 8 un Ai, nē, pareizi, Kristīna. Tad, Kristīna, es tā pasludinu par punktuālāko, ja? Labu apetīti visiem! Gaidam vērtējums par salātiem, jo mums ir tradīcija, kad mēs taisam katra ģimene pa dažādiem salātiem. Mums Dāvīd kā vienmēr ir rasols, vai ne? Saki čau! Čau! Bet tikai tur ir rokās kārtīgi, ja? Sveiki, Madara skatītāji! Šodien mēs... Nebija norāda. Jā, nebija pieteikti. Sveiki, Madara skatītāji! Nu, nē, es zinu, ka tu tā atkal izdarīsi. Sveiki, Madara skatītāji! Šodien mēs esam ieradušies igadējā grandiozākajā Jāņu vlogā. Malacis! Sanāca tev, Rūdi, iefilmēt, vai ne, Ernestu? Un tad nemainīgā mūsu Jāņu tradīcija ir doties uz Saulrietu kalniņu ar lāpām, paņemt, aizņemties saulīti, iedegt Jāņu ugunskura, kurš, es teicu, cauri ābelzaļiem, kurš degs līdz rīta gaismē, līdz saulāktam. Attiecīgi mums būs saulīti visas nakts garumā.
No, Kriks, ar ko tev asociēs Jāņi? Ar laukiem. Ar siltu laiku. Ar kopā sanākšanu. Ar šiem laukiem. Interesantiem spoku stāstiem. Laiks. Ģimenes būšana kopā. Ar ugunskura. Ar pateicību un laimi. Laukiem. Ar garšīgai dienu. Ar lāpām. Tradīcijām, ar ģimeni, ar svētkiem. Ar maģiskumu un laukiem. Un man asociējas arī ar ģimeni un šiem laukiem. Pavisam noteikti. Un tad vēl uz saulrietu pašām pēdējiem paliekam, jau ir jau pusnakti. Mēs iekursim vēl otru ugunskura arī. Jo kāds ir labāks par vienu ugunskura? 2!